Sieviete biznesā atšķirās ar to, ka viņi ir jūtīgi. Viņi vispirms domā par cilvēkiem, par komandas garu, un sievietei nav tik svarīgi, vai viņi uzskata par svarīgāko, vai viņai pakļaujās. Sievietes ir ļoti praktiskas un rezultātu orientētas. Šajā gadā jāsaka, ka pelnījuši pat pirmo vietu bija vairākas, pat līdz 7, un tās diskusijas mums bija, jāsaka tā, argumentētas, mēs ļoti daudz sazvanījāmies, runājāmies. Es domāju, ka Biruta bija pelnījusi, un arī šodien skatoties tas gaišums, tā labestība un atvērtība, neskatoties uz to, ka dzīve ir situsi un celties un noskurināties un iet tālāk, es domāju, tas ir ļoti daudz svarīgs šodien Latvijā. Galva jau skaitās vīrietis, bet kakls vienalga ir sieviete. Un arī sieviete uz tiem saviem trauslajiem pleciem ļoti daudz ko var iznest un ļoti daudz ko var izdarīt. Es visu laiku uzskatīju, ka es esmu tāda trausla maza sieviete, kas neko daudz nevar, tikai tādus kaut kādus nelielus darbiņus un tā, bet lai kārtotu kaut kādas lielākas lietas. Bet dzīve parāda, ka visu var izturēt, kad vajag, un visu var izdarīt. Te ir tas piemērs, ko vajadzētu mums rādīt sabiedrībai, lai vai kādi tie vēji pūš un ziemeles pūš Latvijā vairāk, dažreiz nekā dienvidu vēji, ka tomēr mēs ceļamies un atzīstam, ejam uz priekšu un rādam to, kad nav viegli, varbūt ir asaras un smeldze, bet to gaišumu, to labestību mēs spējam arī šādās situācijās nest sev līdzi. Sieviešu resursi Latvijā ir absolūti visaugstākās kvalitātes. To jau mēs zinām, tāpēc, ka uz sievietes pleciem gadsimtiem Latvija ir turējusies, jo večiem bija jāiet karot, viņus izskāva, un tad vissvarīgākais bija tas, kā lauku saimniece, tad viņi varēja to savu saimniecību noturēt, mantojumā palikušos bērnus aizlaist tautās, un tas jau turpinās arī tagad lielā mērā. Atzimt no pelniem mēs izsludinām parasti rudens pusē, un konkursam pretendentes var pieteikt ik viens. Ja jūs savā apkaimē, kaimiņos, blakus uzņēmumā ziniet sievieti, kas ir šīs balvas cienīga, piesakiet.